Sveiciens visiem kārtējā Resnums Latvijā epizodē. Es esmu Annija Sprīvule, strādāju izglītībā, esmu supervīzore, aktīviste un arī Resns cilvēks. Un ar mani šodien sarunāsies Ilze Jēče, neformālās izglītības mācību vadītāja un topošais psihologs. Un šodien mēs runāsim vairāk par ķermeņa tēlu un dažādiem psiholoģiskiem mentāliem izaicinājumiem, ar ko cilvēki saskarās. Jā, domājot, piedzīvojot savu ķermeni pasaulē. Un tāpat kā iepriekšējās epizodēs, arī šajā mēs izmantosim vārdu resns, bet izmantosim to kā neitrālu raksturojošu terminu, bez mērķa kādu kaunināt, aizskart vai citādi vērsties pret dažādu izmēru ķermeņiem. Sveiki, Ilze, prieks tevi redzēt šeit Resnums Latvijā studijā, vai pareizāk sakot, mēs katrs esam no savām mājām pieslēgušās. Jā, sveika, Annija, paldies par aicinājumu un paldies par visu, ko jūs darat un aktualizējat. Nevieglu tēmu, bet ārkārtīgi svarīgu. Jā, paldies tev. Bet uzreiz arī ķersimies klāt, un tev tēma par ķermeņa labbūtību nemaz nav sveša. Es pati atceros tevi, man liekas, pirmo reizi dzīvē mēs varbūt satikāmies, kad es braucu pie tevis uz masāžu, un es atceros, ka tā man bija tik patīkama un īpaša pieredze, jo es tiešām braucu pie tevis kā pie cilvēka, kurš zināja, ka man nebūs jājūt kauns par savu ķermeni, un es zināju arī, ka šī masāža nesāpēs. Un man tas tiešām nozīmēja ķermeņa labbūtību, respektīvi justies labi savā ķermenī. Un tā bija ļoti tāda apliecinoša, validizējoša pieredze, ka es varu piedzīvot patīkams lietas savā ķermenī, un tam nav obligāti arī jāsāp. Jā, bet pastāsti līdz ar to, kā tu vispār esi nonākusi līdz tēmai par ķermeņa labbūtību un kā tu no šīs tēmas esi tālāk aizvirzījusies uz psiholoģiju un šobrīd mācies, lai kļūtu par psihologu. Jā, paldies, Anija, arī par tavu pieredzi. Es atceros to reizi, kad tu atbrauc. Un, jā, man liekas, tas ir tāds pamatprincips, ko es esmu centusies arī savā iepriekšējā masieru darbā tomēr iedzīvināt, ir, ka mēs esam ar cieņu un pietāti pret otru ķermeņu izturamies ik pieskārienā. Jā, prieks, ka tas sagādājas ir pozitīva pieredze. Man ir cerība, ka arī masieri vairāk izglītojas tagad, arī, ka es aktīvi nestrādāju šajā jomā, bet tomēr varbūt kaut kas ir mainījies. Par mani, jā, man tā ķermeņa pieņemšanas, ķermeņa kaunināšanas tēma ir aktuāli bijusi gan personīgi interesanta, jo kaut kādos mirkļos esmu pati piedzīvojusi norādes uz to, kas manī nav kārtībā, kā jau, man liekas, lielākā daļa sabiedrības. Un sākot strādāt gan par masieru, gan vingrošanas skolotāju, tā teikt, es ļoti, ļoti bieži sastapos gan ar cilvēkiem, kuriem bija šīs neērtās sajūtas par savu ķermeni, gan arī šī stigma par to, ka es neesmu pietiekami, tievs vai fleksibls vai kāds savādāks, lai es varētu piedalīties kaut kādās nodarbībās. Un jā, bija šīs aktīvās pārdomas arī man par to, kā tad radīt to vidi, kur katrs ķermenis ir, tā teikt, ielūgts, laipni lūgts piedalīties, un arī kādu valodu man pašai izmantot, lai neaizskartu, kādus vingrinājumus izmantot, lai tas būtu arī pietiekami iekļaujoši it visiem ķermeņiem. Nav runa tikai par smagākiem, vieglākiem, bet arī par dažādām spējām, vecuma kategorijām un tā tālāk. Tā kā tas man ir ārkārtīgi interesējis, jo es pati kaut kādās vingrošanas nodarbībās arī esmu piefiksējis, cik patiesībā tas ir svarīgi, kaut kāds izteikts komentārs, jā, tāda kritika vai varbūt nevainīga norāde var novest pie tā, ka cilvēkam vienkārši nav interesi vairs piedalīties kaut kādās nodarbībās vai nākt. Un tas ir zaudējums gan viņa veselībai, gan arī tādai kopējai sabiedrībai, ja mēs nevaram radīt to vidi, kur jā, katrs var būt. Vai nu viņam ir savādāka ritma sajūta vai kaut kas savādāks. Man vienmēr patīk, es pie māsas Anglijā dažreiz aizbraucu, un tad mēs aizējam uz zumbu, un es ļoti redzu to kulturālo atšķirību, kur
kādu Latvijā nāk cilvēku uz Zoom, kas pārsvarā māk dejot, un tad ir tur, kur mēs ejam, ka tur ir gan cilvēki ar tik ārkārtīgi dažādu ritma sajūtu, ģērbušies, nezinu, kā no dobes dažreiz, un tas ir ok. Nav tāds speciāls leggings jāvelk, lai tu varētu piedalīties nodarbībā. Nav kaut kāds tāds nosacījums, ka tev ir jābūt kaut kādai sagatavotībai. Līdz ar to tas man ir ārkārtīgi svarīgi bijis, lai es varētu ienest arī savā darbā. Protams, mentālā veselība ir tā, kur es esmu nonākusi pašlaik, un ap to un par to tēmu es arī joprojām interesējos. Arī personīgi ir, jo arī mans ķermenis mainās. Es esmu 40+, līdz ar to varbūt, ko viegli pieņemt bija man līdz 30 gadiem. Pašlaik ķermenim mainoties, es arī izjūtu kaut kādu tomēr tās gaidas no sabiedrības, kā novecot, kā pareizi ir jāizskatās, un ka nemaz tik viegli nav pieņemt ķermeni, kas mainās. Mēs varam pieņemt to ķermeni, kas varbūt ir man ir tagad, es esmu apmierināts, man ir skaisti, bet tikko kā šīs izmaiņas sākās, nu, tā iespēja, tā teikt, mūsu spēja pieņemt mainību ir diezgan slikta. Vismaz personīgās pieredzes, es varu teikt, un mēs varam runāt par to, cik skaisti mēs varam un stipri mēs jūtamies tagad, bet tikko kā mums, nezinu, notiek avārija vai ķermenis dabiski noveco, mainās, tad tā spēja var krietni mazināties, un tad mums var sākties arī saruna par tiem standartiem, vai ne, kuros mēs dzīvojam, kas ir normāls, pieņemams, skaists ķermenis un kas nav. Un tikko kā mēs novirzamies no tā standarta, uzreiz tad arī ir tas rūgtumiņš un pārdzīvojumi un tālāks mentāls veselības izaicinājumi, kas saistās ar to, ka mēs esam prom no normas. Jā, un man šķiet, mēs arī dzīvē nevienreiz vien piedzīvojam tos brīžus, kad mūsu ķermenis piedzīvo pārmaiņas. Man tādas spilgtākās pieredzes ir, man pašai nav bērnu, bet ar tuvām draudzenēm, kurām ir bērni, un ka ķermenis mainās pēc bērniņa piedzimšanas un arī grūtniecības laikā, un pēc tam, ka tas ir absolūti neviegls posms. Absolūti, un pa lielam jau arī tāpēc, ka mēs neredzam tos normālos vēderus, piemēram, vai normālos ķermeņus, normālas ciskas, kādām vajadzētu būt, jo, ir jau tie idealizētie ķermeņi, un tie stāsti par to rekā, pirms 3 nedēļām dzemdēju, un pasties, kāda man ir prese, un negribu salīdzināties, un man liekas, mums būtu daudz, daudz vieglāk. Tāpat ir grūti pieņemt, ka ķermenis mainās, jo gribas jau tur tā smukāk izstīties vai dzīvot mūžīgajā jaunībā, bet mums būtu daudz, daudz vieglāk, ja mēs tiešām redzētu publiski žurnālos, sociālos mēdījos tos reālos cilvēku ķermeņus. Un lai kā mēs runājam par to lietu, un es kļūstu emocionāli, jo tāpēc, ka tik daudz gadus ir runāts, bet nekas jau īsti nemainās. Mums ir tie glancētie žurnāli, mums ir tās glancētie visur fotošopētās bildes. Mēs runājam par ķermeņa pieņemšanu, tā pašā laikā īsti tas uzstādījums par to, kas ir normāls, skaists, nemainās. Un līdz ar to jau arī mēs skatoties uz to pašu statistiku, pētījumiem varam redzēt tomēr gan, ka jauniešiem, gan vecākiem cilvēkiem par jauniešiem šī trauksme par savu ķermeņa izskatu aug. Un tas ir lielā mērā, protams, sasaistāms ar sociālajiem mēdījiem un citām lietām, bet arī tai skaitā to, ka mēs nemācamies un nesākam publicēt kaut kādus tādus normālus žurnālus, piemēram, ar normālām bildēm un normāliem cilvēkiem. Jā, un man šķiet, ka vienu brīdi, kad ķermeņa pozitīvisma tāda kultūra, vai es pat nezinu, tūlīt padomāšu, kā to nosaukt, virziens, bija populārs, tad kaut ko nedaudz mēs redzējām, tur nedaudz kaut kādas daba reklāmas parādījās un tā, bet savukārt šobrīd atkal ar Ozempiku un citu līdzīgu medikamentu ienākšanu tik ļoti savukārt atkal var redzēt, ka tas ķermenis tiek standartizēts, un man arī ļoti sāpīgi to ir piedzīvot, ka tieši no mēdīju atbildības viedokļa, kas ir tas, ko mēdīji šajā situācijā izvēlās attēlot, jo es nenosodu nevienu cilvēku, kurš ir izvēlējies, piemēram, lietot Ozempiku, un katra individuālās izvēles, manuprāt, ir absolūti pamatotas, un, protams, ka šādā pasaulē ir vieglāk dzīvot, tad, ja mēs esam tievi, un es nevienam nepārmetīšu šo izvēli, un
tas arī, protams, varbūt arī saistīts ar veselību, bet savukārt tā mēdīju atbildība, kāda stāsti tiek ap šīm pārmaiņām būvēti un cik cilvēki tiek slavēti un cik ļoti atkal neatbilstība tām normām tiek patoloģizēta, tas ir ļoti sāpīgi un man ir ļoti žēl piedzīvot, ka tā ķermeņa pozitīvisma kustība ir bijusi tik īslaicīga. No otras puses, es domāju par tiem pašiem, es nezinu, kur tu kādreiz iepērcies, bet ir interneta veikali, kuros es aizvien vairāk redzu, tomēr, piemēram, dažādas ādas ar veidojumiem, ādas ar visādiem tur pleķīšiem parādāmies. Arī, nu, es nezinu, vecākas sievietes laikam nē, grumbas tur nav vēl tādā topā, bet dažādas ķermeņa apristes un ādas lietas noteikti es redzu vairāk. Protams, tas cilvēks, kuram ir tie kaut kādi savādāks paskats, viņš joprojām ir skaists kaut kā, tomēr ir tā normalizētā skaistuma tēls, vai ne? Jo es domāju, ka arī daudziem mēdījiem ir bailes, ka nepirks tos žurnāls, kas nebūs tik lancēti skaisti. Un es par to esmu daudz domājis, vai es pirktu tādu žurnālu, jo kaut kādā ziņā mums patīk dzīvot tādos ideālos un kaut kādās ilūzijās par ideālu. Bet laikam, pašlaik es varu godīgi atbildēt, ka es šausmīgi gaidu tādu žurnālu, kur tiešām es varētu redzēt, nezinu, tur asinsvadus zem ādas, ka tie nebūtu pilnīgi notušēti. Man liekas, tā ir arī iespējams kaut kāda nepamatota baile. Ja vismaz cik es esmu no dažiem labiem influenceriem arī dzirdējis, kas tomēr atklāti rāda savas grumbas un tā tālāk, ka daudz cilvēku seko viņiem tieši tāpēc, ka tur ir tas neideālais cilvēka tēls. Jo mēs labi zinām, ka sociālā medija ir pārpildīta ar tiem perfektiem ķermeņiem un pat tie, kas runā par to pašu un kas man ir varbūt topā, tie anti-aging un vecuma konti, tāpat tu redzi, ka tur ir tas milzīgais filtrs uzlikts, ka tik perfekta āda, kur pat tu neredzi nekādas mazās iedobes, nevar būt. Un tāpat tāda veselība un skaistuma, bet mums tas filtrs vienmēr tur ir. Tā kā es domāju, ka kaut kas paliek labāk, bet man ļoti, ļoti gribētos, ka tiešām mēs mēdīju uzdrīkstētos vairāk arī publicēt. Un no otras puses, te ir arī tas dzimuma jautājums, jo, ja mēs paskatāmies, kāda vīrieši drīkst izskatīties, es to pavēroju vēlēšanu plakātos, kur ir tomēr tie zilie riņķi zem acīm, un ir, ja sieviete tā izskatītos, viņai pārmest, ka viņa ir pārgurus un ej izgulies, un ko tu tur vēl strādā un tā tālāk, un vīriešiem tomēr ir atļauts izskatīties tādiem, kā normāliem cilvēkiem esošajā vecumā, kā viņi ir. Bet tādām sievietēm ir jābūt vairāk nogrimētām, kaut kā uzprišinātām. Un es domāju, to politiķis sievietes saprot un zina, un ja viņas grib iet politikā, tā spēle ir jāspēlē, lai tu varētu kaut kādā veidā tikt ievēlēts un respektēts, bet redz to dzimumu lomu un gaidu pret tiem sadalījumu mēs ļoti labi varam redzēt, ja sevišķi ir tādi vēlēšanas un tam līdzīgi notikumi, vai ne? Jā, un man gribēs laikam tevi atgriezt nedaudz atpakaļ, jo mēs jau pieskārāmies tam, kādus signālus vai informāciju mēs saņemam par to, kādam ir jābūt mūsu ķermenim mēdījos, sociālajos tīklos, bet kā vispār veidojas mūsu priekšstati par savu ķermeni, izskatu, kaut kādām ķermeņa spējām, atbilstību veselīguma, skaistuma standartiem? Jā, varbūt par to tu vari pastāstīt gan savā pieredzē, gan arī kā cilvēkam, kas ir strādājis ar dažādiem ķermeņiem un tagad arī mācās, lai kļūtu par psihologu. Ļoti dažādi faktori, bet mēs jau varam sākt ar to, ka tā ir ģimene pirmkārt jau tas, kā tiek, nezinu, ko vecāki komentē par savu ķermeni, par citiem ķermeņiem, kādus mēdījus viņi patērē, kādas filmas, multfilmas mēs skatāmies, kādas mums ir lelles. Ko mēs arī dzirdam no saviem spēļu biedriem, kaut kādus komentārus par kādiem citiem ķermeņiem, jo viņiem atkal ir citas tā skaistuma standartu programma viņu ģimenē. Līdz ar to tie mūsu biedri, mūsu ģimenes jau sāk ietekmēt mūs diezgan agrā bērnībā. Un ja mēs paskatāmies arī pētījumus, tad pat 3-gadīgas meitenes jau sāk komentēt, ka viņas ir pārāk rasnas priekš tā, lai viņas būtu princeses. Līdz ar to tas ir nenormāli ārprātīgi agrs vecums patiesībā, jo nav tā īstā apziņa, bet tādā pašā laikā ir kaut kādas dzirdētas frāzes, ko viņas turpina
atkārtot un kaut kā, un gadiem iespējams, nu, tad tas pārvēršas arī par kaut kādām ticībām un pārliecībām, kā cilvēkam ir jābūt un kā man ir jābūt. Es arī, klausoties tevī, man uzreiz arī atnāk atmiņā mana pirmā tāda apzinātā atmiņa par to, kur es sapratu, ka mans ķermenis kaut ko nevar darīt, ka mans ķermenis nav piemērots, lai kaut ko darītu. Un es atceros, tas bija laukos, es neatceros, cik man bija gadu, bet diezgan maz. Un mēs ar mammu gājām pa ielu un nāca pretī kaimiņiene un kaut ko tur teica, re, kāda Annija, viņa varētu būt balerīna un tā. Un man mamma pateica, ne, viņa ir pārāk resna, lai būtu balerīna. Un man bija tāds, wow, tad mans ķermenis kaut ko nevar darīt tāpēc, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir. Absolūti, un kā kaimiņiene redzēja tevī potenciālu, vai ne? Dažreiz viņš tiek arī nokauts, tāpēc, ka mūsu tuvinieki kaut kā neredz. Bet tā interesantā lieta, ko es esmu vairākām klientēm arī novērojusi, ēšanas traucējumi un tāda pārāk liela vingrošanas tieksme dažreiz arī var tikt radīta no tā, ka mamma ir patstāvīgi gan sevi kritizējusi, gan arī kritizējusi to pašu meitu, kāpēc tu tik daudz ēdi, ierauj vēderu. Visi šie komentāri patiesībā viņi ieiet ļoti dziļi mūsu psihē un turpina tur vārīties, ja mēs to programmu kaut kā nemēģinam tomēr apturēt, kas patiesībā ir ļoti, ļoti grūti un izaicinoši. Ja mēs turpinām dzīvot sabiedrībā, kas milzīgu mūsu pašvērtību, sevišķi sievietēm uzliek uz ārējo izskatu, vai ne? Tā kā tas ir tāds, ģimene ir, man liekas, milzīgs faktors, un te ir tas lielais jautājums, ko dažreiz arī klients man jautā, ko darīt ar tiem tīņiem, kas ir tik nepārliecināti un par sevi un savu izskatu, un tas pirmais, ko tu vari darīt, ir patiesībā jāskatīties, kā tu pati veicini to caur savu ķermeņa kaunināšanu, caur citu ķermeņa komentēšanu, jo tas jau kaut kā ienesās tavā iekšējā valodā, vai ne? To, kā mūsu vecāki runā un kā mēs ģimenē komunicējam. Tā ģimene ir tas primārais, pirmais, kurā mēs daudz ko iemācamies, un tad, protams, mēs varam arī runāt par tā pašu skolas vidi, mēdījiem, sociālajiem mēdījiem, ja mēs arī patērējam tomēr kaut ko, vai tie ir žurnāli, jo kādreiz mums nebija mūsu jaunībā sociālajā mēdī, bet tāpat bija visādas liesmas un žurnāli, kur tomēr bija, nezinu, Britnija Spīrsa kaut kādā veidolā, vai ne? Sīrups. Kaut kur redzēju joku internetā, ka mēs visi gribējām būt kā Leonardo DiCaprio un Britnija Spīrsa, un tagad mēs esam, jo viņi savā vecumā, viņi beidzot arī ir tāda normāla ķermeņa. Tā kā ļoti, ļoti daudz dažādu aspektu mūs ietekmē. Protams, tā apkārtējā vidē arī tagad ir cilvēki, kas apgalvo, nē, mani tik viegli nevar ietekmēt, bet patiesībā jau iespējams mēs neesam pietiekami apzināti, lai varētu novērot, cik tas apkārtējās vides spiediens mūs ietekmē. Ir pētījumi, kas norāda, daudz runāts par to, ka tu esi, kas tur tā 5 vai cik tur 10 cilvēku summa, ne summa, bet tevi ietekmē, var sakot, tie cilvēki, kas tev ir apkārt, vai ne? Es neatceros vairāk, ko tur kas teica, bet arī pētījumi sevišķi par izskatu parāda, ka ja mums ir daudz cilvēku apkārt, kas komentē šo savu izskatu, tad agri vai vēl mēs sākam arī vairāk pievērst uzmanību tam savam izskatam. Varbūt arī mums nav kārtībā. Ja mums ir draudzene, kas visu laiku uztraucās, nezinu, par kaut kādām pieres grumbām vai lielām kājām, tad varbūt arī mēs sākam domāt pagāju, bet varbūt arī man nav pietiekami kaut kas šis un tas. Tā kā tas mūsu sociālais apkārtējā vide ārkārtīgi daudz ietekmē arī to, kā mēs par sevi domājam. Kādas, sākam domāt, varbūt arī mums kaut kas nav kārtībā. Tā kā tie ir tie pamatfaktori, kas mūs ietekmē, no tādas ārējās vidas un turpina ietekmēt. Un tu jau minēji arī ķermeņa kaunināšana un kauns par savu ķermeni un tā sajūta, ka varbūt ar mani arī kaut kas nav kārtībā. Kas tad vispār ir šie mentālie izaicinājumi vai grūtības, ar kurām cilvēki saskaras, uzaugot vidē, sociāli un citādi, kur saņem signāls, ka viņa ķermenis neatbilst kaut kādai normai, vai tas būtu par skaistumu, veselību, spējām?
Jā, nu pirmais jau tas ir pašvērtējums, vai ne? Jo es neesmu normāls, es neesmu pietiekams, es nevaru būt balerīna, nevaru būt tas, jo tāpēc, ka man ir tas un tas un tas. Un, nu, kaut kur varbūt kaut kas var būt objektīvs, bet pārsvarā jau daudzas ir tādas ļoti neobjektīvas lietas, ko mēs saņemam. Un līdz ar to tas ietekmē arī tādu savu pašvērtējumu. Nu, tad, kad mums ir pašvērtējums ietekmēts un tas ir zemāks, tad mēs mazāk līdzdarbojamies. Nezinu, tur, ja mēs runājam par skolas vidi, tad skolas dzīvē mēs negribam būt tik redzami, tik pamanāmi. Jo tas var mūs padarīt ievainojamākus, ka atkal kāds var komentēt, atkal kaut kas var kaut ko norādīt, kā mēs izskatāmies, kā mēs neatbilstam kaut kādiem standartiem. Līdz ar to mēs izvairamies no tā stresa, vienkārši nepiedaloties kaut kādās lietās. Nu, tas pats ir kaut kādām ballītēm, pasākumiem. Ja ir tur kaut kāda gaisma, kur tev varēs redzēt tā vai šādi, tad mēs cenšamies tomēr izvairīties. Jo tāpēc, ka mums tas lielais fokus varbūt ir uz to savu āršķirīgo vērtību un mazāk uz to, kas mums ir iekšā. Un, protams, tā ir tāda lielāka trauksme un depresijas simptomi, kas var arī rasties no tā, ka mēs neesam pietiekami, ka mums nav tā vajadzīgā forma vai vajadzīgais tēls. Tie var būt arī ēšanas traucējumi, kas var rasties atkal no tā, ka mums ir tie paši ārējie komentāri, un pēc tam varbūt arī iekšējie komentāri par to, ka mēs neesam pietiekami tādā noteiktā svarā. Kauns, vainas sajūta, kas arī bieži vien ir paralizējoši, jo mums liekas, ka varbūt ka mēs tiešām esam vainīgi, varbūt tiešām, ka tas ir, neesam kaut ko pietiekami izdarījuši. Un tas ir gan par svaru, gan par to pašu vecumu, vai ne? Jo tāpēc, kad atkal, piemēram, vecuma tādā kontekstā tiek runāts par to skaisto novecošanu, un kad ir jābūt tam un šām, un ja mēs neatbilstam tam, tad arī ir tā varbūt vainas sajūta, vai es tiešām esmu darījis pietiekami, lai tad es izskatītos tā, kā tur vajadzētu būt, vai man prasa. Tā kā ir dažādas lietas, ir arī tādi ķermeņa dismorfiskie traucējumi, kas var rasties no tā, gan, kad pret mums tiek kaut kādi komentāri vērsti, un tad mums izveidojas tāds hyperfokus uz tām kaut kādām ķermeņa vietām, kas tiek komentētas, un tad, protams, tas var aiziet līdz tam līmenim, ka arī mūsu ikdienas dzīve var tikt ietekmēta. Mēs izvairamies no situācijām, kur mēs varam būt redzami, vai mēs izvairamies no spoguļiem, izvairamies no jebkurām sarunām, kur varētu tikt skarts, tur kaut kādu konkrētu ķermeņa zonu un tā tālāk. Tā kā tādā sabiedriskā līmenī patiesībā mēs zaudējam cilvēku, tāpēc, kad viņam ir kaut kāds paskats, viņa tā kognitīvā enerģija aiziet tajās domās par to, kāds tu esi, kāds tu izskaties, un tas, kā mums jau tā kognitīvā uzmanība ir ierobežota, vai viņa aiziet uz turienu vai uz turienu, un līdz ar to cilvēks pats, gan mēs kā sabiedrība atņemam cilvēkam iespēju domāt, plānot, darīt daudz citas lietas. Jo tā uzmanība ir tik, cik viņa ir, un tā spēja koncentrēties uz daudzām lietām. Tā kā bija pētījums universitātē reiz par divām grupām. Viena bija saģērbta normālos apģērbos, otra bija saģērbta peltkostīmos, un tad viņiem bija jāizpilda šie matemātiskie uzdevumi, un tad tai grupai, kas bija saģērbta peltkostīmos, viņiem bija zemāk šie vērtējumi ar to domu, ka mūsu uzmanība ir sadalīta starp matemātiskiem uzdevumiem un to, kā mēs izskatāmies. Ir skaidrs, ka mēs nevaram multitaskot, vai ne? Jo mūsu uzmanība, vai tu brauc vai klausies kaut ko, vai runā pa telefonu, vai ne? To mēs saprotam, bet līdzīgi ir tas pats, ja mums visu laiku ir tā iekšējā sajūta, ka ir jāčiko, kā mēs izskatāmies, tad mums ir grūti pievērsties tām citām lietām. Un te mēs arī varam runāt par tādu dzimumu jautājumu, ka ļoti daudzām no sievietēm ir nērtas drēbes, vai mēs kaut kā rotājamies, esam tajās drēbēs vai veidolā, kas patiesībā varbūt nav vērts, un tad cik daudz uzmanības mums paliek, lai mēs, norautu svārkus uz leju vai kaut ko piekārtot, un cik citiem uzdevumiem, kur mūsu uzmanība arī būtu ļoti vērtīga un milzīgs pienesums tādā, pasaules vietējā līmenī. Tā kā, patiesībā mēs no tādām mazām, kaut kādām trauksmes lietām varam aiziet uz tādiem globāliem zaudējumiem, kas var rasties no tā, ka cilvēkam ir tā zemā pašvērtība.
Un skaidrs ir tas, ka, ja mēs runājam arī par to mobbingu jautājumu, piemēram, nu, tad lielākā daļa mobbings ir vērsts skolās, piemēram, uz cilvēku ķermeņiem. Ja, ne? Tā kā Ja tas ir tas, ko mēs redzam, pirmais, vai ne? Tas droši vien tādēļ, ka tas ir tas, ko mēs pirmais, ko mēs redzam, līdz ar to ir visvieglāk kaut kā, nezinu, konfrontēt vai kaut kā pret to vērsties. Jā, es esmu domājis arī par to, kāpēc tas ir tas. Jo tas ir kaut kas tāds, ko tu ļoti grūti var mainīt, vai ne? Tā nav kaut kāda uzvedība, ko tu var nokomentēt. Rekāds ar galīgi neforši, nezinu, pateici, vai skolotāji kaut ko tur izdarīja vai tam līdzīgi. Bet tas ir tas, kur, man liekas, mēs varam no cilvēku ļoti ievainot. Un tā ir vardarbība. Komentāri ir vardarbība. To mēs nevaram kaut kā samazināt par tādu, nezinu, kaut kā tāds vienkārša frāze, bet tā ir tāda nevērīga vai arī tāda ļaunprātīga vardarbība, kur tas mērķis ir cilvēku sāpināt. Un, man liekas, tas jau sāp ļoti, ļoti dziļi un daudz, un tas, ko es redzu pieaugušos cilvēkos, ka šie komentāri, kas ir izteikti bērnībā, jaunībā, viņi joprojām tur kaut kur maisās pa galvu. Tātad tas nozīmē, ka tas ir tas ahilēja papēdis cilvēkam, un kaut kā jau droši vien, tad, kad mēs par kaut ko komentējam, mēs gribam viņu sāpināt. Jā, un arī par tiem komentāriem runājot un kaunu, ko tu iepriekš pieminēji, pētījumā Rasmus Latvijā arī parādās, ka cilvēki, kuri dzīvo resnos ķermeņos, viņi vēlētos sporta zāles, kas ir tieši domātas cilvēkiem resnos ķermeņos, jo iešana uz tādu parastu, ierastu sporta zāli cilvēku satur tieši bailes no komentāriem, skatieniem, kaunināšanas, nosodījumu. Un te man šeit veidojas tāds aburtais loks, ka cilvēkiem saka, ka, ejiet, sportojiet, nometiet to svaru, kļūstiet normāli, bet te pašā laikā nav īsti vides, kur cilvēki justos droši to darīt. Un es domāju, ka vēl viens komentārs būtu, bet jums taču ir droši, neviens jau nekomentē neko. Un es atceros arī mirkļus, man bija iekodas bita acī, un tad es izdomāju, jā, antihistamīnu nelietošu, bet man bija tāds liels pampums, un tās acu skati bija ļoti daudz, jo es izskatījos kā piekauta, vai ne? Un, manuprāt, cilvēki bieži vien komentē un saka, sevišķi, un ja viņiem nav šīs personīgās pieredzes, kā tas ir būt resnā ķermenī, vai būt ar to seju, kas tur piepampusi, tad viņiem liekas, ka tā problēma neeksistē. Jo tev nav tās lived experience, vai ne, kāds tur ir, vai man kolēģie, kā viņi stāstīja, ka viņai nolūza priekšžops pirms zūma, un, protams, kad uzreiz tur ir, tāda savādāka sajūta par tevi, par sevi, vai ne, ka tev nav šis zops līdz ar to. Var sakot, ko es gribu pateikt, kad bieži vien šīs pieredzes un vajadzības netiek novērtētas, tāpēc, ka mums nav šī pieredze, kā tas ir būt savādāk. Un ir tikai normāli, kad ir vēlme būt drošā vidē, kur nav šie komentāri, kur nav šīs sāpīgās pieredzes, jo, pa lielam ļoti daudz cilvēku ir saņēmuši vien fiskultūras stundās vai jebkur citur kaut kādus komentārus, kas vienkārši ir ārkārtīgi sāpīgi. Un, tu ej sportot, nevis vēl traumēties brīvā laikā, vai ne? Tieši tā. Jā, un man šeit arī tas, ko, piemēram, tu minēji par to aci un domājot arī par resnumu un to nolūzušo zobu, tas bieži vien nav par šo faktu, bet par tiem stāstiem, ko mēs veidojam, ka, es redzu nolūzušu zobu, man uzreiz veidojas kaut kāds stāsts galvā, par ko tas ir. Un tas ir līdzīgs droši vien arī ar resniem cilvēkiem, jo uzreiz ir kaut kāds stāsts un tie stereotipi, ir kāds sliņķis, redz, kā viņš svīst vai kaut kas tam līdzīgs un kā tas būs. Un ļoti daudz stāstu, maz realitātes, vai ne? Un pārāk maz fokus arī uz sevi pašu patiesībā. Mums ir ļoti, un te jau mēs varam runāt par to zemo pašvērtējumu, kas bieži vien ir, un vardarbības pieredze, kas arī bieži vien ir šiem komentētājiem. Kāpēc vispār mūsu sabiedrībā ir tik daudz cilvēku, kas uzrīkstas vai komentē vai vērš uzmanības citiem cilvēkiem un viņu ķermeņiem vai kā viņiem būtu jādzīvo.
Tā kā tas noteikti ir tāds, svarīgs faktors, ko arī ņemt vērā, kāpēc mums ir tik daudz komentētāju un sāpinātāju. Jā, un ko, piemēram, es varu darīt kā cilvēks vai jebkurš, kurš klausās šo te podcastu, kas piedzīvo kaut kādu ķermeņa kaunināšanu un iespējams pat dziļākas sekas, tu minēji arī depresijas pazīmes, potenciāli ēšanas traucējumi un tā tālāk, kur meklēt atbalstu. Jā, man liekas, jebkuram ir nepieciešams tāds terapeitisks droša vide, kur izrēģēt visu to, ko tu piedzīvo, tā kā, terapeits, ja tas ir iespēja laukā un arī ir tas valsts atmaksātas 10 reizes, kuras mēs varam arī palūgt izrakstīt saviem ģimenes ārstiem vai psihiatriem, to noteikti vajag darīt, jo mums vajag vidi, kur mēs jūtamies droši izpaust kaut kādas sajūtas un pieredzes. Otra lieta, kas tas tāds standarta rekomendācija ir izcenzēt savus sociālos tīklus, kam mēs sekojam, ko mēs redzam, vienkārši tā kā nosortēt, kas ir tas, kam mums tiek mūsu uzmanība, jo vairāk vai mazāk mēs ietekmējamies no tā lietām, gribam, negribam, lai cik mūsu kritisks prāts būtu. Un viena no tām lietām, protams, arī ko iesaka, lai būtu šī lielāka ķermeņa pieņemšana, ir attīstīt kritisko domāšanu, jo tā palīdz. Bet, manuprāt, tā jāietver arī tas, ka mēs sevi tomēr nodalam no kaut kādām lielākām ekspozīcijām, tādiem ķermeņiem, kas varbūt ir tādi sabiedrībā idealizēti un tā tālāk. Un mēs sekojam tiem cilvēkiem, kas atļaujas vairāk būt, parādīt sevi tādā veidolā, kāda viņi ir. Jā, tā kā tā ir tā vēl viena lieta, un otrs ir, protams, tas atbalsts. Atbalsts no blakus cilvēkiem, mēģināt izvērtēt to vidi, ja mums ir tie draugi, kas komentē nepārtraukti savu ķermeni, tad runāt ar draugiem, teikt, klausies, tas man neietekmē, varbūt arī labi, vai mēs pārtraucam šīs sarunas, vai varbūt kaut kādā veidā mazāk tiekamies un tā tālāk, un veidot to cilvēku vidi, kas tevi saprot, vai arī pieredz līdzīgas lietas savā ikdienā, jo mums vajag to sajūtu, ka neesam vieni ar šo pieredzi, jo tā var veidoties. Tā kā tā ir tāda vēl viena lieta, un, protams, kad ir daudzas visādas prakses, ko rekomendē gan uz līdzjūtību vērsta prakses, sevi ķermeņa pieņemšanu un tā tālāk. Tā kā ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, kam var sekot un ko var darīt. Bet man liekas, tās fundamentālās lietas ir tiešām izolēt sevi no nevajadzīgiem tādiem triggeriem un gūt to sociālo atbalstu un rast kaut kādu prieku aktivitātēs, kas tiešām patīk darīt un kur tava cita individualitāte nāk ārā, vai tas ir kaut kāds hobijs, aizraušanās, es zinu, ka tu dziedi, vai ne? Kur tas prieks izpaužās, kur ir tā cita mana personības daļa, kurai es varu pievērst vairāk uzmanības. Labi, man ir, nezinu, tur grumbas vai celulīts vai svars vai tam līdzīgas lietas, bet tas nav fokusā visai manai dzīvei. Ir daudz citas identitātes, kas man arī ir vēl svarīgākas varbūt, kuras rodas tādu prieku un piepildījumu. Tā kā tā ir tāda vēl viena lieta, kam sekot līdzi, jo visas tās iemācīšanās pieņemt ķermeni, mīlēt sevi, man viņas atklāt sakot ļoti krīt uz nerviem, jo es tiešām nezinu nevienu cilvēku, kas varbūt atkal ir runa par to pieņem mainīgo ķermeni. Vai ne? Ka tas ir tāds work in progress, tā teikt. Mums visu laiku ir pie kaut kā jāpiestrādā, lai tiešām mēs varētu tādu lielu līdzjūtību pret sevi veltīt, ņemot vērā ārējos faktorus, kas mūsu visu laiku pavada un ietekmē. Un tomēr saka, klausies, tev šitas nav labi, šito vajag uzlabot, tev šito vajag uzlabot. Un tagad vispār jauna zoda forma ir modē, un tev nav īstais zods, un tā tālāk. Tā ir tāda visu laiku sevis atbalsta meklēšana savos resursos un tajos resursos, kas mums ir apkārt. Jā, par to savu ķermeņa mīlēšanas arī vēlējos tev jautāt, lai tu pastāsti vairāk, vai tā vispār ir atbilde, jo man arī pret šo te uzstādījumu, ka man ir jāmīl savs ķermenis par spīti visam, un šeit tas ir
Tā ir nereāla prasība, un tad man vēl sāk veidoties pārmetumi sev par to, ka es nemīlu savu ķermeni. Tā kā es jau tā nejūtos labi, un tad vēl par to, ka es viņu nemīlu, jo man taču būtu jābūt lepnai un resnai, un tā kā, jā. Un ir arī paralēli ķermeņa pozitīvisma kustībai ir arī ķermeņa neutralitātes kustība, kas man šķiet, priekš manis ir daudz pieejamāk. Tieši tā kā tu saki, ka es varbūt eju uz kori, eju dziedāt un vienkārši ikdienā mazāk domāju par savu ķermeni, un tas jau ir labi, un tas man personīgi šķiet daudz sasniedzamāk nekā būt sajūsmā par savu ķermeni ikvienā dzīves brīdī. Ja tas fokus atkal ir uz to āršķo, vai ne, kas ir mainīgs, absolūti mainīgs, arī mūsu iekšiņi ir mainīgi, bet tas ārējais ir kaut kas, jā, kaut kas ir mūsu kontrolē, bet ļoti daudz, kas ir ārpus mūsu kontrolas. Nevaram mēs paredzēt, kā mēs nenovecosim, kāda mēs būsim pēc gada, lielāki, platāki, īsāki. Tas daudz, kas ir, ko mēs varam darīt, bet mēs nevaram kontrolēt līdz galam absolūti neko. Un liekas, tā ir tā skarbā patiesība, ko grūti ir pieņemt, un kāpēc arī varbūt kaut kādi komentāri rodas, jo liekas, ka tas cilvēks redz, var kontrolēt. Viņam ir, nezinu, rasnums, tāpēc, ka tas un tas un tas, viņam ir vēzis, tāpēc, ka tas un tas un tas, un pārsvarā ir nevis, viņam ir kaut kas, tāpēc, ka tas un tas un tas, bet tāpēc, ka ir tas viens, nezinu, rasns cilvēks ir slings, vai rasns cilvēks tur ir, nezinu, pārāk tas, kaut kāds viens faktors, vai ne, bet pārsvarā mums jau ir daudz lietas ar mums notiek, tāpēc, ka ir daudz faktori ievīti iekšā, cilvēku ķermenis ir ārkārtīgi sarežģīts, dzīve ir neparedzama, un ar to mums ir ikdienas jārēķinās. Un, jā, līdz ar to fokus uz to, ko mēs varam izdarīt šodien, tagad, fokus uz to, kas mums sagādā baudu, vai tā ir masāža, dziedāšana, vai staipīšanās, vai jebkas cits, kas patiesībā sagādā tādu milzīgi pienesumu dzīvē. Man, piemēram, patīk ļoti peldēt, jo arī ir tādi burbuļi par masāžas iet. Un, protams, viens ir tas, es zinu, ka man ir jāiet vingrot un ir labi peldēt mugurā un tā tālāk, bet otrs ir tā fantastiskā sajūta, ka tu esi ūdeni un saskaries ar viņu. Un es eju uz baseinu, tāpēc, ka man ir tā fantastiskā sajūta, nevis tāpēc, ka ir tur jāvingro. Jums ir jāparūpēs arī par to, ka tās maņas ir kaut kādā veidā pabarotas un man liekas, viņas piedod milzīgu jēgu dzīvē, ka mēs arī varam to baudīt. Tā kā es arī esmu absolūti par ķermeņa neutralitāti un to mēģināt to fokusu vērst uz to, ko mēs varam darīt un kā dzīvi baudīt, jo tiešām tas ārējais ir kaut kas tāds, kas, kas mainās. Jā, man ļoti patīk tas, ko tu teici, tā kā domāt arī par to, kā mēs varam piedzīvot baudu savā ķermenī, un tas arī palīdz justies vairāk mierā ar savu ķermeni un saprast, ka tas ir veids, patiesībā, mans ķermenis ir veids, kā es varu piedzīvot kaut ko ārkārtīgi patīkamu. Jā, tas paši man arī ļoti patīk peldēt, starp citu. Jā. Un neatceros, ko tieši tu iepriekš teici, bet tas lika aizdomāties arī par, respektīvi par to, ko mēs varam un nevaram kontrolēt, un tu pieminēji arī vēzi. Un es zinu, ka resnuma kontekstā sāk parādīties arī tādi trendi, ka resnums ir traumas rezultāts. Mums jātiek galā ar savu traumu, un tad mēs nonāksim līdz tam savam patiesajam īstajam es, kas ir Dievs. Varbūt tev ir kādi komentāri arī par šo. Jā, šie ir kursiņi, kas man diezgan trigerēja, es viņus redzu. Jo atkal ir tas vienkāršotais redzējums, vai ne? Par cilvēku ķermeņu un kaut kādu sekām un iemeslu. Es vakar uzrāvos uz viena posta sociālos tīklos, kas teica, ka cilvēki, kas mīl dzīvniekus, uzmanies no viņiem, jo viņi nekad nav iemācījušies mīlēt cilvēkus. Tā. Man šis, man liekas, ir tāds tik ļoti līdzīgs posts par to, ka tātad, ja tu mīli dzīvniekus, tu esi tas un tas, vai tev ir tāda un tāda trauma. Nevis vienkārši, ka tev ir, piemēram, tāds
nezinu, cieņpilna, godpilna attieksme pret visu dzīvo, vai 1000 citi iemesli, kāpēc tu varētu, nu, tā kā paust kaut kādu mīlestību pret dzīvniekiem. Un tas jau līdzīgi kā pret jebko citu. Ja tev ir tas, tā tad tev ir tas. Nu, tā ir tāda domāšanas kļūda patiesībā. Nu, tā skaitā arī par tiem visiem kursikiem, kas saka, vot, nu, tā tad tev ir kaut kādi traucējumi, līdz ar to tu, nu, visiespējamāk apēda viņus, vai ne, un līdz ar to, tad kad tu tiksi ar to galā, tad tev viss būs kārtībā. Nav jau runa par to, ka ir kaut kāds cilvēks, kas, nu, mīl dzīvnieks, tāpēc, ka viņš nemīl cilvēkus. Noteikti ir tādi cilvēki. Noteikti ir tādi cilvēki, kur apēd visas savas tās, nu, emocijas. Bet mēs nevaram vispārināt uz visu populāciju, ka tā notiek. Līdz ar to tie apsolījumi kaut kādos tādos kursos, viņi ir pirmkārt jau maldinoši, vienkāršojoši, neatbilstoši patiesībai. Un atkal, nu, ko tu arī teici, ir ļoti labi, kad tagad tu kļūsi par to tievo ideālo estu kursu rezultātā, vai ne? Kas tad ir ideāls? Mēs bieži vienādojam to tievo ar to veselo un ideālo, un to resno ar to neveselīgo un nu, trako. Nenoliedzot to, jā, kad kaut kādi, teiksim, mums ir aptaukošanās traucējumi, kas tālāk var novest pie kaut kāda lielāka riska, bet mēs nevaram vienkāršot, kad, lūk, šis cilvēks ir tāds, tāpēc, ka viņam ir tas un tas. Ja tā ir tāda, vai arī, nu, ja cilvēks ir tievs, viņš ir veselīgs, nu, absolūti nē. Tā ir tāda liela domāšanas kļūda, kurai mēs turpinām sekot un kura arī kaut kādus vērtējumus par citiem cilvēkiem mums palīdz noturēt, kas ir absolūti aplabi. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka aiz šiem kursiem nestāv neviena psihologa, kad tur ir vienkārši tādi, nezinu, cilvēki, kas paķēruši ideju un mauc, ka tas nav tomēr tādā profesionālā vidē iegājis, jo protams, kaut kādā veidā tas var tikt saistīts, bet nevienmēr, ne visiem, un iespējams pat ne lielākajai daļai cilvēku, vai ne? Vienkārši mums patīk pagrābt ideju un tad izdomāt. Ja tev ir, nu, tas pats, vai ne, par tiem pleciem, ja tev ir salikuši smagi pleci, tā tad tev ir kaut kādas emocionālas problēmas. Nu, nevienmēr. Vai ne, daudzas problēmas ir par to, jo mēs fizioloģiski kaut kā esam ieraduši varbūt, nu, nezinu, plecus novietot citā plāksnē un tā tālāk. Vai nesam somu smagu? Kaut vai vienkārši, bet mēs nevaram vienkāršot ķermeni. Nu, gribās. Nu, daudzās jomās jau tāpat, nu, es aizēju no tēmas, bet man liekas ļoti interesanti, ka joprojām ir cilvēki, kas uzskata, ka, ja tev ir problēmas ar nierēm, nu, tad tu patērē citu dzīvnieku nieres, vai ne? Ja ir problēmas ar smadzenēm, tad tu ēd citu dzīvnieku smadzenes. Nu, tāda... Es šopat nesaprotu, tas ir domāts tā kā reāli, ja? Nevis Jā. Joprojām diezgan daudz cilvēku seko teikt kaut kādas medicīnas, bet alternatīvās medicīnas nozars. Un tad tā ir tāda vienkāršota kaut kāda sapratne par to, kā funkcionē cilvēka ķermenis. Nu, tik vienkārši nav. Jautājums ir par to, kā mēs visu pārstrādājam un tā tālāk. Un arī tas pats resnuma gadījumā. Jā, emocionālā kompetente var būt viena no, bet neobligāti. Jā, tā kā tie ir absolūti meli, tie kursi, un nu, jā, man žēl, ka šāds vispār piedāvājums eksistē. Jā, man šeit arī tā ir tāda vēlme pēc ļoti vienkāršiem risinājumiem, kādēļ šāda veida kursa tipa lietas piedāvājumi šobrīd ir īpaši aktuāli, jo, jā, es aiziešu uz kursiem, nezinu, 2 nedēļas, 3 nedēļas mēnesi, tikšu galā ar traumu un vēl kļūšu tieva. Super piedāvājums. Un vispār ne par ko dzīvē vairs nevajadzēs uztraukties. Absolūti. Jā, un tad atkal, nu, tiek izmantota šī patiesībā cilvēka ievainojamība, ka tu esi tādā, nu, bezpalīdzības stāvoklī, emocionāli sakāpinātā un redz, kur ir tavs ātrais risinājums, kas, nu, tad, protams, tas ir dziļāks jautājums par to, vai vispār vajag tievēt, vai atkal ir, nu, kas ir normāls ķermenis, kas nav, bet jā, tas, nu, jā. Šis kurs, man liekas, ir no milzīga kursa piedāvājuma, kas ir par apsolījumus kaut kādu paradīzes zemi mūs aizvest, bet galā jau tas nekur neaizved. Un tie jautājumi ir daudz dziļāki par to vienkāršoto. Ir trauma, ir resnums. Nav traumas, nav resnums. Nu, nē, tā tas nestrādā.
Jā, man šeit ļoti līdzīgi arī ar dažādiem sieviešu kursiem, kas šobrīd tiek piedāvāti arī ar ātriem risinājumiem. Tur ļoti īsā laikā celt pašapziņu un uzlabot visas dzīves jomas. Un, jā, piedāvājumu šobrīd netrūkst, manuprāt. Kaut kā tā. Jā. Un es tev gribēju arī pajautāt, mēs pieskārāmies jau tam, ko mēs paši varam darīt, lai justos labāk par saviem ķermeņiem, kā pulcināt apkārt savu cilvēku loku, kas mums palīdz justies labāk, vai kur varbūt tas ķermenis nav tiešais fokus, darīt lietas, kas arī neliek mums fokusēties uz ķermeni, vai darīt lietas, kas mums palīdz piedzīvot baudu ķermenī, un, ja nepieciešams, meklēt arī profesionālu atbalstu. Ko mūsu līdzcilvēki var darīt, lai mēs vienkārši veidotu iekļaujošāku ikdienu, kur dažādiem ķermeņiem ir vieta, gan tieviem, gan resniem, kuri spēj darīt dažādas lietas. Un, tā. Jautājums, ko varētu darīt un ko nedarīt, droši vien, vai ne? Jā, tāda liela atslēga nedarīšanā šī aspektā. Man liekas, tā ir tas, pirmkārt, jau tas ietver tādu dziļu pašanalīzi, ko mēs domājam. Jo mums ir kaut kāds viedoklis par konkrētiem ķermeņiem. Arī man, nezinu, redzot jebkuru cilvēku uz ielas, man var būt kaut kāds viedoklis un ideja par to, kas viņš ir vai kas viņam ir. Mēs tādi cilvēki esam uzbūvēti, kad mēs jau kaut kā, vai tas ir cilvēks drošs vai nedrošs, vai viņš ir smuks vai nesmuks, vairāk vai mazāk mēs kaut kā tur viņu standartizējam. Tad ir vērts pievērst uzmanību tiem stāstiem, kas tad mums nāk prātā, kad mēs redzam cilvēkus, nezinu, kam nav viena acis vai nav viena kāja, vai ir lielāki, resnāki, īsāki, mazāki. Pavērot, kas ir tas, ko mēs iekšēji domājam. Vislabāk viņu arī tur atstāt iekšiņā, lai tas nenāk uz āru, bet arī pavērot, kā tad mēs izturamies pret tiem cilvēkiem, jo kādreiz es vadīju tādus komunikācijas kursus, un tas nav tikai par to, piemēram, aktīvu klausīšanos, bet kā tu klausies konkrētā cilvēkā, jo tev ir kaut kādas idejas par viņu. Vai viņš ir jaunāks vai vecāks, vai viņam ir kaut kāds savādāks paskats, savādāka rase, vai mēs ļoti, ļoti vērtējam to cilvēku un arī uzvedamies attiecīgi. Un tad pavērot, kas ir tās tavas uzvedības, kas iespējina varbūt kaut kādus stereotipus vai stigmas, vai drīzāk otrādi, dod vietu tam cilvēkam būt un runāt un atļauties tā kā eksistēt bez kaut kādiem aizrādījumiem. Tā kā ir vērts padomāt noteikti par to, ko mēs sakam, bet ne tikai ko mēs sakam, bet arī ko nesakam un kā tas nepateiktais varbūt arī realizējas kaut kādās mūsu rīcībās vai uzvedībās. Jo tas var nākt kaut kā, man nenāk neviena tāda situācija prātā, bet tas var kaut kā tomēr iznākt, vai ne, ka mēs kaut kā, nezinu, piemēram, neņemam varbūt pārāk nopietni to cilvēku vai nevirzam viņu tālāk, kaut kur tikai tāpēc, ka viņam ir, piemēram, resnāks ķermenis. Jo mums ir uzskats, ka viņš neko līdz galam neizdarīs, viņš ir slinks, ja viņš nevar parūpēties par savu ķermeni, piemēram, tad uzreiz jau nekādas jēgas nav viņš šajā projektā izvirzīt, piemēram, vai ne. Līdz ar to ir vērts tam mūsu domu procesam un uzvedībā pievērst uzmanību. Es nedaudz iesprāgšos, es atceros, arī esmu lasījis pētījums tieši par medpersonālu, kur man šeit 90% tā kā veselības darbinieku ir prātā jau stereotips, ka resni cilvēki nebūs vērsti uz sadarbību, ka šie jau būs grūti pacienti, un tas noteikti arī ietekmē viena rīcība, tad vismaz attieksmi. Absolūti. Un redzu, šeit ir arī tie medicīniskie pētījumi, kad pārāk liela uzmanība tiek pievērsta svaram. Tu vari iet pārbaudīt acis, bet varbūt tev varbūt tikt komentārs par to, kāds ir tavs svars vai ne, absolūti nevietā, ne pa tēma, ne pa kompetenci. Tā ir arī tāda lieta saprast, vai vispār tava vieta ir kaut ko komentēt. Ja tu esi profesionāls un pie tevis tas cilvēks ir atnācis meklēt palīdzību, vai psihologiem tas pats, vai ne, vai tiešām ir jārunā par svaru, vai ir arī daudz citas lietas. Kaut kā nezinu, kāpēc, tas tāpat kā cilvēkiem varbūt ar, jebko, kas ir acīm redzams, liekas, ka tā aizņem visu viņu identitāti. Bet resnums jau ir tikai tāda viena daļa.
varbūt maza daļa no tā cilvēka, kas viņš ir ikdienā, personības problēmām un tā tālāk, vai neproblēmām. Tā kā tas lielais fokus mums ir uz jā, vai nu rasnumu, vai kaut kāda veida citu dažādību, kas pārņem visu to fonu. Mēs neredzam cilvēku aiz tā tēla kaut kā. Tā kā to noteikti ir profesionāļiem vērts izvērtēt, vai tiešām mēs saredzam to cilvēku, kas ir atnācis ar kaut kādu problēmu vai jautājumu un varam nefokusēties uz tikai to vienu lietu. Tā kā tā ir noteikti tāda lieta, un te komentāri. Vienkārši man liekas, ir cilvēkiem jāsaprot, ka viņu komentāri ir nenormāli aizskaroši, ilgstoši, viņu vārdiem ir milzīgs svars. Un tas var ietekmēt dzīves, tas var novest cilvēku līdz milzīgam paškaitējumam, tā skaitā arī pašnāvībai un tā tālāk. Tā kā viss tas, ko mēs varbūt uztveram par tādu jokošanos, es nezinu, ļaunu joku, var smagi ietekmēt cilvēku. Un nav runa par tādu, nezinu, jūtīgo paudzi, ka nekā nevar jokot, neko nevar darīt, bet tiešām mēs runājam jau par daudzām paudzēm, kas nes līdzi šos komentārus. Jo tas ir tas, ko mēs nevaram mainīt. Komentē manu nezinu, uzvedību kaut kādā veidā, bet nekomentē to, ko es nevaru mainīt, tā skaitā izskatu. Tā ir tāda dziļa pašrefleksija, man liekas, un tiešām jautājums, vai mani vārdi ir pietiekami laipni, un vai es tiešām domāju, ka tas cilvēks jau nezina, ka viņš ir, nezinu, tur rasnats, vai viņam nav tas un šis, un vai mans padoms viņam tur iet uz vingrošanas zāli un tā tālāk vispār ir, no kādas manas iekšējās vajadzības tas nāk. Kāpēc man to ir svarīgi pateikt? Kāpēc man to ir svarīgi pateikt? Man liekas, tam ir jābūt tam atslēgas jautājumam, nevis tā iekšējai introspekcijai, kāpēc man liekas, ka tas ir jāsaka, ko tas saka par mani. Kaut kā tā. Un varbūt tādīs domās mēs arī kaut kādā veidā sevi apturēsim no nevajadzīga komentāra došanas. Jā, bet jāsaprot, man liekas, ka šie komentāri ir vardarbības forma. Ja mēs to arī tā godīgi nosaucam tajā vārdā, kāds tam pienākās, tad ir jautājums, vai mēs esam gatavi šo vardarbību turpināt un veicināt ar saviem vārdiem un rīcību. Tā skaitā arī, nezinu, ignorējot arī to vardarbību, kas mums notiek blakus, vai drīzāk pārtraukt un teikt, klau, šis nav ok, ka mēs runājam par to cilvēku šādi, kas būtu tāds labas sabiedrības rādītājs, vai ne? Jā, ne tikai pašiem nekomentēt, bet arī iestāties, tad, ja mēs dzirdam, ka blakus kāds komentē, jā. Ko mēs arī tuvojamies sarunas noslēgumam, vai ir kaut kas vēl, ko tev varbūt nesanāca pateikt un gribētos pateikt par ķermeņa tēlu un mentālo veselību, pirms mēs atvadamies? Man liekas, es to svarīgumu jau ļoti, ļoti izcēlu, bet es ļoti, ļoti gribētu, ka cilvēki tiešām saņemās un to visu uzmanību un fokusu, ko mēs veltam gan sevis uzlabošanai un izskatam, kas nav nekas nepareizs. Es nesaku, tā nevajag un to nevar, bet ka to visu mēs varētu veltīt daudzām ļoti labām lietām. Un kas man patika, un tu zini, Anī, no dažādiem aspektiem mani un mana sirds noteikti ir pie dažādām sociālām vides kustībām un tā tālāk. Un tas, ko pētījumi parāda arī, teiksim, šīs ķermeņa neutralitātes kontekstā ir, ka mūsu vērība pret apkārtējo vidi, mūsu vēlme darīt labu, patiesībā arī var mums uzlabot šo ķermeņa tēla sajūtu, vēršot mūsu uzmanību uz tādām, lielām lietām, nevis uz to mūsu, ādas, jebkuru citu nepilnību. Tas ir viens, un otrs, es cerētu arī, ka tie pārējie cilvēki varētu tam lielām lietām pievērsties, ka nebūtu tik daudz laika, spēka un vajadzības komentēt to, kā citi izskatās un dzīvo, jo tas lielo lietu kontekstā, ceļš dzīvojot tik trauksmēnā pasaulē, patiesībā galīgi nesvarīgi. Vai ne? Mums ir daudz citu prioritāšu. Šīs liekas tādas pavisam mazas lietas, ko tiešām vajadzētu izskaust, jo jāatver tā lielā bilde, un lielā bilde ir par to, ka jāmēģina dzīvot, nodarot mazāk ciešanu sev, citiem,
Un tas ietver arī to, ka mēs varam ļaut citiem ķermeņiem būt tādi, kādi viņi ir. Šis ir skaisti. Jā, jo es arī vakar uzdūros, skatoties lauku māju, dažādas piedāvājumus vienam ierakstam, paskatījos arī komentārus, un tur, protams, pirmie komentāri ir par to, ka kaut kādas garumzīmes vai komati nav salikti šajā sludinājumā, otrais komentārs par to, ka mājai dakstiņi jānomazgā un tā tālāk, un klausoties tevī, man šeit, ja šie cilvēki to enerģiju, ko viņi ieliek rakstot šos komentārus, varētu ielikt tajā, lai mēs padarītu būšanu kopā šajā pasaulē viens otram patīkamāk un vieglāk, tas būtu skaisti. Vērtīgāk, noteikti vērtīgāk laika pavadīšana, vai ne? Jā, tas noteikti. Jā, paldies tev liels par šo sarunu. Es domāju, man pašai arī gribēsies tev vēlreiz noklausīties, jo ārkārtīgi daudz vērtīgas lietas mēs pārunājam. Sirsnīgs tev paldies. Paldies, Anī, par ielūgumu un veiksmi turpmākā darbā. Paldies tev. Tā. Šis podkāsts ir radīts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība Flourish NGO.